Mēs dzīvojam laikā, kad daudz tiek runāts par jauniešiem kā Latvijas nākotnes veidotājiem. Taču svarīgi apzināties, ka vispirms jaunā paudze ir tagadne. Atkarības, kompleksi, vardarbība, neprātīga izklaide, bezjēdzīga dzīve, vientulība, pašnāvības. Tā ir slimība, ar ko sirgst jaunieši mūsu tautā. Es domāju, ka jauniešu problēmām īpaši valsts nepievērš uzmanību. Un, kā mēs zinām, tad jau vairākus gadus Latvijā ir milzīgs bezdarbs. Savukārt jauniešu vidū šis bezdarbs ir vēl jo lielāks. Well, I don't think youth doing crazy, stupid things is anything new. I think it's very natural. I think many times youth are simply following the best option. They're following the world around them and making the same kind of choices they see others around them making. Some of them are trying to meet needs in their life that aren't met at home. But many times they're just bored. They just want something to do. It's the most exciting thing to do. They follow their friends. Es gribētu sacīt, ka arī šajā jauniešu personības veidošanā ārkārtīgi svarīga un nenovērtējama loma ir draudzēm. Jo tieši draudzes ir tās, kurām ir autoritāte un spēja uzrunāt visas paudzes cilvēkus ar Kristus glābšanas un arī dzīves kvalitātes vēsti. Jauniešu darbam draudzē ir nozīme. Tomēr 60% no Latvijas baptistu draudzēm nav jauniešu kalpošanas vispār. Kā situāciju var uzlabot? Es mācījos Kuldīgā, negāju uz baznīcu, nebija kristieti. Un apmēram, kad man bija 17 gadu, es jau kādu laiku savā dzīvē biju meklējusi Dievu un gribēju zināt vairāk kaut ko, bet man bija vienmēr bailiet uz baznīcu, jo man likās, ko cilvēki padomās par manīm. Un tad vienu vakaru tāda Krista man uzaicināja uz Kuldīgas baptistu jauniešiem. Un es aizgāju, bet es sapratu, ka īstenībā nav no kā baidīties, jo ja man pirms tam likās, kā tur būs un kas tur notiks, un tad bija tā, ka viss ir tik forši. Kad tu jūties pilnīgi savādāk, tu jūties pieņemts, tu jūties tu pats, tev nav nekas jātēlo, tev nav jācenšas būt labākam vai jāizliekās par kaut ko, kas tu neesi. Protams, mums, mūsu kontekstā ir bijis, ko es varu konkrēti teikt, ir viens čalis, kas atbrauc uz Fusion uz pašu pirmo nometni, kad viņam bija 13 gadi. Viņš bija džeks, kas bija policijas uzskaitē, viņš bija džeks, kas smeķēja zāli, viņš bija diezgan egocentrisks un tam līdzīgi, vēl kā nosaukt. Un tad slavu Dievam, kad viņš atbrauc arī uz otro nometni, un tad vēl viņš izvēli neizdarīja sekot Kristum, un tad pagāja vēl viens gads, un tad viņš kļuva par Kristus sekotāju. I think it's critically important that we have leaders that they can follow, that are showing them a different way, a better option. Leaders that are creating communities and activities where they can be engaged in positive things, where they can learn about God, where they can make positive friends, good relationships, relationships with people that can show them Christ and express to them what the gospel is. Because that's really, at the heart of it, that's what they're looking for. So I think it's just really important that we have leaders that are committed to the gospel, leaders that are praying for their communities and are bringing a team together to make environments where kids, young people, can meet others and build positive relationships and discover who Jesus is. Tāpēc es domāju, ka jauniešu darbs draudzē ir ārkārtīgi svarīgs. Un ja mēs pieļaujam, ka mūsu draudzē kļūst šī paudžu līnija pārauta, kad tur iztrūks kādas paudzes, tad vēlāk ir ārkārtīgi grūti uzrunāt un iesaistīt draudzes darbā un kalpošanā
cilvēkus, ja ir pazaudēta šī saite ar kādu grupu. Un tāpēc es domāju, ka ir daudz jālūdz, mums ir daudz jāmeklē, es gribētu teikt arī daudz jāmēģina un varbūt pat jākļūdās, bet mums ir jādara viss, lai mēs spētu uzrunāt jauno paudzi. Pāvils korintiešiem raksta: visiem esmu tapis viss, lai katrā gadījumā kādus izglābtu. Ko tu un tava draudze esat gatavi darīt, lai izglābtu jauniešus?